esmu Līga, strādāju hospice māja, un tas, ko es gribētu, vai ko es saprotu, kas ir svarīgi. Svarīgi droši vien ir arī vairāk tās sarunas veikt tā, kad ar jautājumiem, ja? Jo ir lietas, ko arī par sērām var izlasīt, un gan grāmatās, gan internetā, bet bieži vien ir tie jautājumi vairāk tādas no praktiskās puses, kā tad ir un kas tad īsti ir. Viens jautājums, vai mani var dzirdēt labi? Jā. Labi, ja vajag runāt skaļāk, es mēģināšu arī skaļāk, ja, tā, lai visu var dzirdēt un saprast. Tad sanāk, mums tā secība mazliet samainījās, jo pirms manis vajadzēja būt Tatjanai virsmāsei, bet viņa būs pēc manis. Tāpēc es varbūt tās par to hospice aprūpi tikai pāris vārdos, jo tad arī Tatjana tās atšķirības sīkāk un smalkāk izstāstīs. Jo tur būtībā ir arī droši vien vairāk tādas medicīniskas terminoloģijas un procesi, ja, ar ko tad atšķirās un kāpēc tas ir tā, kā ir. Ja. Teiksim, vai par hospice aprūpi ir dzirdēts, vai ir bijusi saskare ar to? Tā kā zināma lietiņa ir, jā. Tātad tie daži vārdi būtu tādi, ja, kad hospice aprūpe dzīves vietā ir valsts apmaksāts pakalpojums, kas ir, teiksim, sācies nosacīti nesen, ar pagājušā gada 1. janvāri. Tas nozīmē to, ka cilvēkiem, kuriem teiksim, diagnozes vai diagnožu kopuma dēļ ir ierobežota dzīvildze, tiek nozīmēts koncīlija lēmums par paliatīvo aprūpi dzīves vietā. Attiecīgi tad sanāk tā, ka, ja ir cilvēks ir stipri gados, ja, un ir tāda lieta, ka liekas, ka viņš drīz tā kā varētu nomirt, tas īsti nebūs hospice pacients, ja, jo teiksim, man liekas, ja, tas īsti nederēs, jo ir attiecīgi ne visas diagnozes, ja, kas tā kā ir paredzētas tam, lai cilvēks saņemtu paliatīvu aprūpi dzīves vietā. Nu, lūk, un tā prognozējumā dzīvildze ir parasti, protams, neviens nav dievs un neviens nevar pateikt, tas cilvēks dzīvos 2 nedēļas, vai tas būs tiešām tā, kā ir prognozēts tas pusgads, jā. Jo tā prognozējumā dzīvildze paliatīviem pacientiem ir tas pusgads, tad, kad sanāk vairāki speciālisti kopā, viņi redz to, kad visas metodes ārstēšanas ir izsmeltas un neko tur nevar darīt, tad arī lemj par to, ka cilvēks ir, teiksim, laižams mājās, turpmāk jau hospice aprūpē nododams, ja, kas ir viņa dzīves vietā. Nu, lūk, ar to dzīvildzi ir tā, kad, teiksim, vidēji mūsu pacientiņi, kas ir mūsu aprūpē, bieži vien dzīvo ap 20 dienām, ja, tas ir visbiežākais. 20, jā. Aptuveni, jā. Ir tādi, kuri dzīvo arī ilgāk par pusgadu, un daži ir arī vairāk kā gadu, ja? Tāpēc, teiksim, ne mediķis, ne aprūpētājs, ne kapelāns, neviens nevar būt tas, kurš izlems, ka tiešām tā tas arī būs, ka viņš nodzīvos tik vai šitik dieniņas, ja? Tā kā, ja arī tam cilvēkam tā dzīvildze kaut kādu iemeslu dēļ pagarinās, ja, iespējams labas aprūpes rezultātā, ja, iespējams kaut kādu fizioloģisku procesu rezultātā, tad, protams, bez aprūpes šis cilvēks nepaliek, ja. To pakalpojumu nepārtrauc tikai no tā, ka, redziet, viņš ir pamanījies dzīvot ilgāk, ja. Nu, lūk, jā, ir bijuši pacientiņi arī, kurus mēs, teiksim, varētu arī tādā vienkāršā valodā saukt par viendienīšiem, kas tiešām ir uz dažām stundām, ja, bet tie visbiežāk ir tādi plānoti, ja, kad ir skaidrs, ka šis cilvēks mirst, ja, bet viņš ir izteicis vēlmi nomirt savā mājā, savā gultiņā, ja, tad mēs arī organizējam visu tā, lai šo cilvēku nogādātu mājās, lai būtu viņam klāt piederīgi un, teiksim, tā maksimāli izpildīt to viņa pēdējo vēlēšanos, būt mājās un nomirt savā gultiņā, jā, pie saviem mīļiem cilvēkiem. Tā, un tad man ir jautājums, jūs visi tā kā esat aprūpētāji vai saskārušies ar tuvinieku aprūpi, kā tad vairāk profesionālā puse tomēr ir, vai ir no piederīgajiem arī kāds?
Jā, nu lūk, un tad, teiksim, ar nāvi saskārušies esat. Jā, teiksim. Jā, jo lai vai kur aprūpētājs strādā, vai tas ir hospisā, vai tas ir slimnīcā, vai tas ir pansionātā, ir jārēķinās, vai arī dzīvesvietā, ja caur sociālo dienestu, ja, kad strādā, ir jārēķinās ar to, kad var gadīties, ja, un varbūt kādam pat ir tā gadījies, ka no rīta atnāk pie pacientiņa uz kārtējo vizīti, teiksim, vakar jau bija un iet šodien atkal, un atnākot mājās, ja cilvēks, nu, atnākot pie viņa, cilvēks jau ir miris, ja. Un teiksim, arī šis ir vērts par to runāt, ko tas nozīmē arī pašam aprūpētājiem, ja, sevišķi tad, kad notiek saskaršanās pirmo reizi, ja, vai arī, teiksim, ir cilvēks, kur ir jau tā kā pazīmes kaut kādas liecina par to, ka tā nāve varētu iestāties kaut kad drīzumā, jo tuvinieks visticamāk, kad arī aprūpētājiem zvanīs kaut vai, lai pateiktu, paldies, rītā nenāciet, tāpēc, ka ir noticis tas, ja, un iespējami ir vajadzīga saruna, ja, un visbiežāk ir tie jautājumi, ja, ko tad es varu teikt tādā brīdī, kas man būtu jāsaka vai kas man nebūtu jāsaka, ja, vai arī kā runāt ar to cilvēku, kurš, teiksim, zina savu diagnozi, un viņam ir pilnīgi skaidrs, ja, kad par to varbūt vajadzētu runāt. Vēl viena būtiska lieta, ko es gribētu arī pasakīt, ja, kad bieži vien saka tādas lietas, nu par to ir jārunā un tas būtu jāizrunā, ja, bet mēs paši arī pēc sevis zinām, ja, ka mēs cilvēki esam dažādi. Viens vairāk runās, viens vairāk klusēs, kādam šī saruna ir vajadzīga un kādam nav, ja. Un ir cienījami, ja cilvēks pasaka, es tieku galā, es negribu par to runāt. Ja? Ir sevišķi, ja mēs pazīstam to cilvēku kaut drusciņu un ir novērots, ka viņš ir tāds vairāk uz sevi vērsts. Ja? Jo, teiksim, arī mums hospisa aprūpē ir pieejama arī psiholoģiska un garīga tā kā palīdzība un atbalsts. Ja? Bet ir cilvēki, kuri to nevēlās, jo viņi pa dzīvi ir tādi, kuri varbūt vairāk iekšēji. Ja? Un tagad tā modernāk ir vairāk jātur, jāstrādā ar psihologu un vēl, ja? Nē, nav, ne visiem, ja? Ne visiem, jo, teiksim, psihologs nav burvju nūjiņa, arī kapelāns nav burvju nūjiņa, kas tagad, teiksim, to brūci, ja, pārdzīvojumu sadziedēs un viss, nu, būs tā kā bija, ja. Ja mēs runājam par nāvi vai par slimību, tad viss tā kā bija vairs nebūs nekad, ja. It sevišķi, ja pieņemsim arī ģimenēs, kur jūs dzīvojat vai kur jūs strādājat, vai arī aprūpējat kādu cilvēku kā savā darbā, ja, tad jau runājot gan ar piederīgajiem vai paši vērojot, ja, bieži vien ir dzirdamas frāzes līdz slimnīcai bija tā un tagad ir šitā. Un tāpēc es tā droši varu sacīt, ja līdz ar diagnozes noteikšanu vai cilvēku atvešanu uz mājām nebūs vairs tā kā bija. Ja? Visi tā kā gribētu un cenšas, ja? Un tas ir arī tā kā jāmēģina darīt, cik vien var. Sevišķi, ja tam cilvēkam ir vēlme cīnīties, nu nevar viņam pateikt, mīļais, tev ir koncīlija lēmums, tu mirsi tagad viss. Ja? Un par tām sarunām, ja mēs domājam, ja, tad vienmēr ir ar cilvēkiem jākomunicē, ja? Viņam jāpajautā ir, ko viņš zina, ko viņš nezina. Ja? Jo kādreiz ir te, kad, teiksim, es kā sociālais darbinieks, ko es daru? Es braucu uz pirmajām vizītēm, lai vispār sastādītu plānu no, teiksim, no tās jau praktiskās puses, ko mēs darīsim. Ja? Vai viņam būs nepieciešami palīgi līdzekļi, piemēram, gultiņa tāda, ja? Vai gandrīz tāda, vai viņam ir vēl kaut kādas lietas vajadzīgas, cik daudz viņam ir nepieciešams no aprūpes, ja? No, teiksim, tādas higienas nodrošināšanas. Un ir bijis tā, ka cilvēki sagaida mani pie durvīm vai saka, es jūs pavadīšu nomazgāt rokas un uzreiz čukst, jūs tikai ar viņam nesakat, ja? Viņš nezina. Vai viņa, ja? Nezina savu diagnozi, tik neko nesakiet, ja? Mans uzdevums arī nav tā atnākt pie cilvēku uz mājām un pateikt, tagad jums ir koncīlija lēmums par hospisa aprūpi dzīves vietā. Tas nozīmē to, ka jūsu laiks ir ierobežots. Tā tas nenotiek. Ja?
Un jārespektē ir arī tā vēlme, bet ir jāmēģina arī saprast, ja, kāpēc piederīgie negrib, lai cilvēks zina. Un tad manā uztverē vispareizākais, ko var darīt, un tas, ko es daru, ir tā, ja šis pacients sāks par to runāt, es neklusēšu. Ja? Ja viņš uzdos jautājumus, ja viņam gribēsies zināt, man īsti arī nav izvēles, man ar viņu ir jāparunā, jo ir jābūt cilvēkam, ar kuru viņš var parunāt. Parunāt par kaut kādām gaidāmām prognozēm vai par kaut kādām iespējām, ja, vai izrunāt arī kaut kādas praktiskās lietas, kuras pirms aiziešanas būtu svarīgi izrunāt. Ja. Jo jautājumi visbiežāk ir, dažiem nav, viņi varbūt intuitīvi tā kā nojauš, kas ar viņiem notiekās un varbūt zina, bet negrib arī, teiksim, tuviniekus apgrūtināt vai sāpināt, un tas biežāk raksturīgs ir vīriešiem, ja, kad viņi vairāk pacieš sevī un arī paslēps mazlietiņa sāpes, ja neatzīsies, ka viņam ir nepieciešams kaut kas, arī uzdodot jautājumus, tev sāp, un apmēram jau ir redzams, ka kad ir kaut kādas pazīmes, kas tomēr liecina par to, ka tās sāpes ir klātesošas. Un dažreiz varbūt ir vērts parunāt ar viņu divatā, ja, lai viņš tā varbūt atklātāk spētu pateikt, jo bieži vien ir tā, kad negribot apgrūtināt vai sāpināt vai satraukt to savu otru pusīti, ja, tiek noklusētas un noslēptas dažādas lietas, un visbiežāk tās ir sāpes. Ja. Cietīsies līdz pēdējiem, bet neko neteiks. Nu, lūk. Tā kā tas būtu par tām sarunām, ja, un nekas jau nav atcēlis cilvēkam uzdot jautājumu, ja, vai tu esi gatavs šai sarunai, ja, jo dažreiz ir tā, ka viens ir gatavs, otrs nav, un tad viens otru par šito mēs nerunāsim, ja, ir sevišķi tad, kad jau ir vēlme izteikt kaut kādas pēdējās lietas, ja. Piemēram, par to, kur cilvēku apglabāt, kad viņš nomirst. Kādā veidā to izdarīt, ko uzvilkt mugurā, kādu viņš gribētu to savu pēdējo dienu, ja, un tad sanāk viena puse grib par to runāt, bet tas otrs tā kā negrib. Un tad es parasti arī saku, ja, es esmu šeit, lai jūs varētu par to izrunāt. Un tad notiek saruna. Un sarunas notiek tā ļoti interesantos veidos, kā nu kuram, ja. Kāds izvelk telefonu un parāda tur savus ģimenes kapus, vai kāds bija viens vīrietis, kurš ir izgriezis no avīzēm un žurnāliem apbedīšanas biroju reklāmas, ja, un viņš tā, nu kā jūs domājat, kurš būtu labāks, ja. Par šīm lietām ir svarīgi runāt, jo tas īstenībā ir pēdējais, ko viņi varētu gribēt, lai būtu gan piederīgajiem vienkāršāk to visu procesu pēc tam izdarīt, gan arī viņam pašam būtu miers tam cilvēkam, kad notiks tā un notiks šitā, un viņš zinās, kā tas būs. Nu, lūk, un tas, teiksim, ir jau uz tuvinieku sirdsapziņas, jā. Kā viņi ņems vērā vai neņems vērā, vai tas krekls būs tādā vai citādā krāsā. Ja? Būtiski izrunāt arī kremēšana, apbedīšana, ja? Kas viņiem ir pieņemams, jo pēdējā laikā novērojums ir, ka arī gados veciem cilvēkiem gribās būt kremētiem, ja? Lai tie, kas dzīvo tur ārzemēs, vai bērni jauni un mazbērni, kuri atbrauc gadā reizi divas, ja? Lai viņiem nav lieki pārdzīvojumi par to, ka tur aizaugs kapu kopiņa. Ja? Par šīm lietām arī tā kā domā. Ja? Un šīs sarunas viņas nav vieglas. Es domāju, ka daļa no jums par to ir runājuši vai no saviem piederīgajiem, vai arī aprūpes darbinieki, kas ir ar tādiem ilgstošākiem pacientiem, kad veidojas uzticības attiecības, tad arī šīs lietas tā kā arī paceļās, ja, un par tām gribas parunāt. Nu, lūk, un mazlietiņ varbūt no kapelāna tā darba, vai jūs visi zināt, kas ir kapelāns un ko viņš dara, ja? Jo dažreiz šis vārds baida, ja? Un baida cilvēkus ar tādu domu, kad vai nu filmās ir rādīts, vai kaut kur ir dzirdēts,
to, ka tas ir nāvei līdzīgs objekts, kas atnāk, jā, un kā lai to saka, tā, lai nebūtu tik drūmi viss, tad no pieredzes stāstiem esmu strādājis arī Stradiņas slimnīcā par kapelānu, un šad un tad arī ārsti piesaka, ja, ka tādam cilvēkam vajadzētu sarunu, un tad es eju, jā, un tad es arī iemācījos slimnīcā, ka man obligāti nav jāpasaka, ka labdien, tagad pie jums atnāca kapelāns, mani sauc Līga un tā, ja. Un tad bija onkoloģijas nodaļa, es tagad atnāku un es saku, kad es esmu kapelāns, un dakteris sacīja, ja, kad vajadzētu saruniņu. Un tur guļ blakus gultās ar tādu atstarpīti 2 vīrieši, viņi tā saskatās, tā saka. Bet pagaidiet, es tā kā, ka mirt vēl netaisos, un otrs arī tā saka, es arī nē. Un viņi tur vēl kaut ko pajokoja savā starpā, un man bija tāds balts halātiņš, kā jau slimnīcā pieklājas, un es to halātiņu tātais, es tā saku, izkapts līdzi man nav. Mēs tur gardi nosmējāmies, un tad viņi mani pieņēma, un tad mēs visi trietā arī parunājām, ja, un tāda saturīga saruna, ja, un teiksim, arī joki pieder pie vietas, jo par jokiem runājot, tas arī vairāk raksturīgi vīriešiem ir, kad viņi arī par tām savām smagajām, sarežģītajām, sāpīgajām lietām bieži vien runā ar melnā humora palīdzību. Tas tā notiek, un tas notiek diezgan bieži. Sievietēm tas ir mazāk, bet vīriešiem jā. Tā kā ir vērts ar melno humoru uzturēt arī tādas draudzīgas attiecības, jo tad ir tos cilvēkus vieglāk saprast. Ja? Viņi var gan sarkastiski, gan ļoti melni par sevi pajokot, ja? Bet tas ir veids, kā viņi spēja izteikt tās savas rūpes, bažas, sāpes un tā tālāk. Ja? Tā kā jā. Un par kapelānu ir tā, ja, kad nesaku, biežāk nesaku, kas es esmu, lai neradītu lieku satraukumu, ja? Jo tad ir tādi jautājumi, ja, kad pakaļ atnāca, ja? Un tad nē, pakaļ es nevienam nenāku. Ja? Tās visbiežāk ir sarunas, kas vairāk ir ar tādu garīgu noskaņu, ja? Ar tiem mūžīgiem jautājumiem. Un, protams, tie mūžīgie jautājumi ir, kāpēc man, kāpēc šodien, kāpēc tieši tas, ja? Uz kuriem, protams, man arī nav atbildes. Es nezinu, kāpēc tam cilvēkam ir audzējis, kāpēc viņam ir 2, ja? Kāpēc viņš ir 10 gadus nodzīvojis ar vienu audzēju, un tad viņam piesitās vēl viens audzējs klāt. Ja? Viņš ir izcīnījis cīņu, kādam ir nomirusi, pieņemsim, mamma, ja, un pēc gada ir vecmāmiņa ar tieši tādu pašu diagnozi. Man uz tiem jautājumiem atbilža nav. Arī šiem cilvēkiem nav, bet tas mans uzdevums ir runāt par to, uzklausīt, jo, teiksim, galvenais instruments visiem ir ausis, vai ne? Tas ir arī aprūpes darbiniekiem, tas ir visiem palīdzošajām profesijām to iedot to drošības sajūtu. Kā parasti saka, mute 1, ausis 2, vairāk klausamies un mazāk runājam, jo viņam ir tiem cilvēkiem jādod vieta un telpa, kur viņš brīvi, droši var izteikties. Un šad tad ir arī tā, ka viņi izstāsta tādas lietas, kuras viņi nav spējuši ar tuviniekiem izrunāt, ja kaut kāda viena vai cita iemesla dēļ, bet tas ir tas smagums, kas varbūt tās nāk līdzi. Ja? Un dažkārt ir ar svešu cilvēku ir vieglāk to izdarīt nekā ar savējo. Jā. Pašiem arī dažreiz droši vien ir tā gadījies, ka kaut kādu savu bēdiņu tomēr ir vieglāk pastāstīt svešam cilvēkam, kuram nav ne priekšstatu par to, kas man mājās notiek, kādas ir manas attiecības, kādas ir manas vajadzības, kāds es pats esmu, jā, un mēdzu būt. Tā kā, jā, tās ir šīs lietiņas. Vēl viena svarīga lieta, kas būtu tā kā jāpārunā, ir arī, teiksim, sagatavošanās pašam miršanas procesam. Jo, teiksim, sabiedrībā par nāvi runāt negribās. Visbiežāk šīs tēmas tā kā izvairās, it kā viņas nebūtu. Dažkārt tās ir bailes, dažkārt tā ir neziņa, dažreiz tas ir nespēja un nemāka par to vispār runāt vai klausīties. Ja? Un visbiežāk ir tā, kad par nāvi
un par tiem procesiem, kur tad tie priekšstati rodās, vai ne? Viņi rodās, kādu filmu noskatās, ja? Un filmās bieži vien tas ir ārkārtīgi skaisti, tā romantiski, ja? Kad cilvēks guļ gultiņā, skaistā gultā, ja? Kad sanāk tuvinieki un visi tur tagad tās lielās sarunas un piedošanas prasa un mīļus vārdus saka. Tā taču ir, vai ne? Bieži vien, nevienmēr, bet bieži vien. Bet kā ir dabā? Kā ir īstenībā? Tas ir labs jautājums, par ko padomāt. Ja? Cilvēki, kuri ir redzējuši to procesu, uzreiz man teiks, kur runā muļķības, ja? Vai ne? Tāpēc, ka dabā tas notiek pavisam citādāk. Visbiežāk tas ir izmocīts cilvēks, ja? Kurš nevar neparunāt, kuram sāp, kuram atsāpināšana var nedarboties. Ļoti bieži ir tā, ka tas cilvēks ir viens pats. Viņam fiziski kaut kur kāds radinieks ir, bet būtībā, teiksim, uz tiem pēdējiem metriem, uz tam pēdējo laiku viņš ir atstāts viens, jā. Šad un tad vēl klīst leģendas par to, kad obligāti kādam ir jābūt blakus tajā brīdī. Un tas arī ir mīts. Cilvēki pamanās nomirt vienatnē, arī tiem, kuriem ir tuvinieki. Es gan arī kā tādas garīgas puses pārstāvis nezinu, kā tas mehānisms darbojas, bet es domāju, ka ar Dieva eņģeļiem visumu vai kā to augstāko spēku nosaukt, arī to var sarunāt un paregulēt. Jo arī no tām pašām filmām vai no kaut kādām pārraidēm var tā, jā, kad rāda, tagad sagaida, kad atnāks un tad nomirst, ja? Un tā dabā notiek šad un tad, ja? Tā dažreiz notiek, kad, pieņemsim, ir kāds tuvinieks dzīvo ārzemēs un viņam paziņo, ka ir tagad slikti, ja, un cilvēks jau ir agonālā stadijā, un tur ir skaidrs, ka tas brīdis pienāks ļoti drīzi, bet tas brīdis kaut kā pagarinās. Un tad atbrauc tas tuvinieks, paiet dažas stundas, un tad notiek. Un dažkārt ir tādi gadījumi, kad mājās ir cilvēki, viens aiziet uz toleti, viens aiziet pakaļ ūdenim, atnāk atpakaļ un cilvēks ir jau miris. Jā. Un tad ir tie jautājumi, mēs nekad nevaram zināt, kamēr neesam runājuši par to, kā tad ir labi un kā ir pareizi, kā viņam gribētos, vai viņam vajag tos pieskārienus, vai arī viņu atstāt klusumā, varbūt ieslēgt kādu skaistu mūziku, kas viņam patika. Šis viss ir runājams, kā labāk patikt un kā viņš justos droši. Dažkārt bailes var nolasīt tikai acīs. Viņš saka, viss ir kārtībā, bet pēc acīm redzās. Ja? Vai cilvēks, kurš nav spējis padzerties, pats paņemt krūzīti rokās vai karoti noturēt, un viņš saspiež tavu roku tā, ka liekas, ka tūlīt pirksti pārlūzīs, ja? Ar tādu spēku. Un šī ir tā ķermeņa valoda, par kuru nevajadzētu ignorēt. Ja? Ka tā ir zīme, paliec ar mani. Ja? Es baidos, vai man nav droši, vai es justos labāk. Jo ļoti bieži cilvēki pirms nāves, tas arī saistās ar tām leģendām, kā tad notiek, ja? Ka tur pasaka, es tevi mīlu, vai vēl kaut ko, arī tas notiek ārkārtīgi reti, jo tad, kad iestājas agonijai, ja, tad cilvēks viņš nevar parunāt. Dažreiz var, bet tas ir ļoti reti. Un tad ir jāzina, ko es varu darīt tajā brīdī, ko es nevaru darīt un kas man būtu jādara. Kā es varu saprast, man to roku iedot vai man to roku neiedot. Ja, un šīs lietas ir tās, kuras var izrunāt arī pirms tas notiek, pirms mēs nonākam līdz tam beigu etapam. Vai es viens pats tikšu galā, vai man ir vajadzīgi papildspēki, ja? Vai es pats spēju saskarties ar nāvi aci pret aci, vai es nebūšu tas, kuram vajadzēs nest ožamo spirtu vai turēt aiz rokas. Šad tad mēs nespējam prognozēt, kā es rīkošos, ir sevišķi, ja runājam par tuvinieku. Ja? Cilvēks, kas varbūt ir mamma vai tētis, kurus es pazīstu jau 50 plus gadu un vairāk, ja? Varbūt mazāk. Kā es reaģēšu, kas ar mani notiks, to jau mēs neviens nevaram tā īsti zināt. Lūk, un tāpēc šīs sarunas viņas vajadzētu, kā es parasti saku, pamēriet temperatūru attiecībā uz šo, uzdodiet kādu jautājumu. Vai šis cilvēks grib par to runāt, vai viņš bēg no tām sarunām. Un var arī pajautāt, kāpēc notiek bēgšana. Un tad var notikt liela atzīšanās, ka viņš pat man šausmīgi bail. Ja?
Bail tad no kā ir bail? Un visbiežāk ir bail no tā, ka sāpēs. Un tur ir tā drošības sajūta, kad tam cilvēkam, lai viņš jūtās sadzirdēts, ja viņš pasaka, nē, jūs mani atstājiet vienu pašu, vai nē, es gribu, lai tomēr kāds kaut vai blakus istabā ir. Un tad ir jāmēģina darīt tā, lai tas cilvēks tur ir. Ja, teiksim, ja mēs runājam par tiem procesiem, ja, cik man tā pieredze ir, 1,5 gadu vairāk ļoti cieši ar šo strādāt, tad lielākā daļa cilvēku tomēr vēlas nomirt mājās vai vēlas nomirt kāda klātbūtnē, lai viņš nav viens pats. Ir cilvēki, kuri skaidri un gaiši pasaka tikai ne mājās. Ja? Dariet visu iespējamo un neiespējamo, bet es negribu. Un šad un tad viņiem negribās, lai tas piederīgais ir tas, kas viņu sakopj. Ja? Tad, kad viņš jau ir nekustīgs. Un dažreiz ir tā, kad viņi vēlas, lai viņus atcerās vēl kaut cik funkcionējošas, ka viņi kaut ko var. Un tās ir tās vēlmes, ja, par kurām šad un tad aizmirstās arī parunāt, kā tu gribētu, kas tev liktu justies kaut drusciņu labāk. Un ja ir par 1 gramu labāk, tad tā ir uzvara. Un tas ir arī tas miers. Jo sarunas tēma bija par to mieru. Ja? Būtībā miers jau ir tāds jēdziens, ja tāds interesants, kas iedot mieru. Vai mēs varam runāt par nāvi un mieru, vai nāve var būt mierīga? Vai nāve vispār var nest mieru? Es domāju, ka nē. Un ir arī tā, lai nav tā ilūzija, ja, kad tur izies tagad sērošanas etapus visus, cik viņi tur ir rindiņā, secīgi vai sajaukti, ja, un kad iestāsies miers. Tā nebūs. Un es arī tuviniekiem saku, lai nav ilūzija par to, ka šis tik ātri nepāriet. Ja. Var paiet 30 un 50 gadi. Jo tik līdz mirst mums kāds tuvs cilvēks, mēs ar šo zaudējumu varbūt ne tik aktīvi, bet mēs dzīvosim tik ilgi, cik mēs esam, bez ilūzijām. It sevišķi mēs runājam par tuvu cilvēku. Un tas tā arī būs. Tas miers, viņš var būt nosacīts, ja, bet parasti ir tas brīdinājums, nāk svētki, ja, it sevišķi pirmo reizi Ziemassvētku galds, ja, ar vienu tukšu vietu. Tas ir 1. gads, ir visbriesmīgākais. Ja. Dzimšanas dienas, kopīgi ģimenes pasākumi. Ar katru gadu tas tā kā drusciņi mazinās, bet vienalga, ja, apaļas jubilejas, kaut kādi lieli notikumi, kādam piedzims bērniņš, un te ir vecmāmiņa, kura šo mazbērniņu vēl nav ieraudzījusi. Ja. Un tad ir tie jautājumi, cik lielā mērā mēs varam domāt par nāvi un mieru. Īsti jau laikam nevar. Un ar to ir jārēķinās, ka īsti nebūs. Vai ar to var sadzīvot? Protams, ka var. Mēs esam spiesti, ja. Ir jādzīvo tālāk. Ir jāmēģina sev palīdzēt arī apkārtējiem, kas ir savi tuvinieki. Jo redziet, ja mēs runājam par piederīgajiem vai arī par aprūpētājiem, mans pēdējā laika secinājums, ka tu par dažām stundām vari kļūt tuvāks nekā ģimenes loceklis. It sevišķi brīdī, tad, kad tu esi tik intīmā, tik jūtīgā, tik atkailinātā brīdī kā nāve. Un tad liekas, jūs saplūstat tā kā vienā veselumā, ka jūs esat viena sistēma, kaut gan radniecība un pazīšanās var būt tikai pavisam niecīga, pavisam drusciņa. Un tur notiek tā uzticēšanās līdz galam. Un pat neko tādu nevajag izdarīt, vienkārši būt. Un tad notiek tās lietas, kas ir arī garīgās, ja, kuras mēs neredzam, bet notiek kaut kādi procesi, ko pat grūti ir izskaidrot. Un dažreiz tie izskaidrojumi atbildes atnāk daudz vēlāk. Es domāju, ka ļoti lielā mērā cilvēkiem, kuri strādā palīdzošās profesijās, ir paši dzīvē piedzīvojuši kaut kādas sarežģītas brīžas, un pēc tam jau tā paša sava pieredze ir noderējusi darbā, vai ne? Es domāju, lielākajai daļai tā ir. Un ir tie jautājumi, ja kāpēc tik skarbi. Bet tad cilvēks
interesantā kārtā iemācās to praksi ārkārtīgi dziļi. Un tad ir atkal notiek tas moments, kad nekas vairs nebija kā bija iepriekš, kā bija agrāk. Jo tu jau esi citādāks ar savu sāpīgo pieredzi, ar spēju kaut kā tikt ar to galā. Un tad, kad satiec tādu cilvēku, kurš iet cauri tam procesam, protams, mēs katrs esam dažādi, mēs nevaram pilnībā saprast viņu un tā kā zināt, kā viņš jūtās, ja? Jo pateikt, es zinu, kā tu jūties, man liekas, nekā briesmīgāka nav, ja? Jo mēs neko nezinām par to cilvēku. Kā viņš var justies? Jā, mums varbūt bija līdzīgi, bet mums nekad nebūs tāpat. Un šis arī ir tādas lietas, par kurām ir jādomā, ko tad pateikt, kā pateikt, ja? Kāpēc teikt vai kāpēc neteikt. Un jāpieņem ir to, ka mēs mēdzam kļūdīties. Mēs varam pateikt neapdomājot, nepārdomājot. Un var par to arī atvainoties. Man pašai ir gadījušās reizes un liekas, ka es varētu caur zemē no kauna izurpties. Ja? Liekas, kas man aiz mēles vilka. Gadās, jo, teiksim, šie tuvumi ir viņi ar tādu paaugstinātu stresu. Vienalga, cik tas cilvēks ir bijis tuvs vai cik pazīstams dienu vai gadu vai 20 gadus vai 50, ja? Mēs kādreiz varam nošaut garām. Un vislabākais, ko var darīt, ir kā lielā mērā uzņemties atbildību par to, atvainoties, izrunāt to visu. Nepaiet garām, it kā nekas nebūtu bijis. Pateicu, ka jau aizmirsīs. Jā. Jā, tas ir par sarunām. Ko runāt, kā runāt? Būtībā nav tādas receptes, jā. Ka tagad varētu uztaisīt tādu pa punktiem salikts iesākumā tas, pēc tam šitais un pēc tam atkal tas, un tad ir vēl kaut kas. Tā nestrādās, jo mēs esam dikti dažādi. Un ir jāpajūt, parasti saku, ka ir jāpajūt cilvēks, ja? Ir jāsajūt, kas viņam varētu palīdzēt, ja? Jo centrā būs tas, kurš dodas uz mūžību stūmu. Un tad ir tas, kas ir viņam blakus. Jo šad tad cilvēkam ir tāda tieksme, es tagad varēšu padalīšos tur ar savu pieredzi, pastāstīšu, un tā, un teorijā notiek šitā, ja. Tam cilvēkam tas ir pilnīgi vienalga, ja. Viņš ir savā situācijā, viņš ir tāds, un tad ir jāpajūt. Un sevišķi, ja ilgāk tā aprūpe notiek, ja, un kontakts, tad jau iepazīst, gan ķermeņa valoda pastāsta, gan pats kaut ko pasaka, piederīgie kaut ko pasaka, varbūt kaut kādas diagnozes īpatnības kaut ko pasaka, ja, un tad var. Nav vienotas receptes, tagad es ar Jāni, Juri un Pēteri, un ar visiem es runāšu vienādi. Tā pajūtot, pataustot cilvēku, saprast, kas būs tās lietas, par ko būtu svarīgi runāt, ko viņam ir svarīgi pateikt, ko izstāstīt. Ko neteikt. Nu, lūk. Un es domāju, ka varbūt tās ir jautājumi, jo tā sanāks droši vien labāk, jo man ir svarīgi tas pienesums vairāk tāds, ka jūs atnākat, jūs ar kaut kāds mērķis jau te ir, vai ne? Un lai nav tā, ka man liekas, ka jums vajag, bet lai es varu iedot tas, kas jums dzīvē noderēs. Jautājums jums ir tāda pieredze ar tuviniekiem, kuri neievēro pēc tam mirušā to vēlu, kā viņš tiek apglabāts, un ka viņi pretējas, teiksim, cilvēks, kurš novēlējas, lai viņu kremē, ka viņi tomēr kremē, neievēro tās viņa vēlas, kuras ir tā kā zināts bijušas. Jautājums ir, ko darīt ar to? Nu, jā. Tas ir procesā. Teiksim. Tas ir procesā. Pilnīgi, tā kā neatbilstoši tā mirušā gribai. Būtībā tas ir un arī paliek uz to tuvinieku sirdsapziņu. Jo ar to jau izdarīt, to ietekmē, teiksim tā, ja cilvēks izstāsta to savu vēlmi, ja, ka viņš tur grib, lai viņu apglabātu dzimtas kapos, ja, to plānu mēs varam sastādīt. Bet vai izdarīs,
Un dažreiz jau arī mēs par to varam nezināt vairs. Bet, teiksim, maksimums vajadzētu pacensties. Ja tas piederīgais ar savu sirdsapziņu var sadzīvot, tas jau ir cits jautājums, jo redziet, kā ir mirušiem cilvēkam jau ir viena alga, vai ne? Viņš ir izteicis to savu vēlmi un vajadzētu darīt. Jo tas ir vienīgais, kas viņam ir palicis, ko viņš varētu gribēt. Ja? Jo, teiksim, ja no dzīves un no tādiem piemēriem runā, ja, tad brālis un māsa, vienam ir slikti, viens mirst, tā teiksim, varbūt nestrauji, un viens ir ticīgs, un otrs ir neticīgs. Un ticīgiem cilvēkam, protams, kā jau ticīgam cilvēkam stāv galvā viena doma, ka viņam vajadzētu izdarīt visu pareizi, kas saistīts ar viņa ticību un viņa pārliecību. Kad ir jāapglabā svētītā zemē un kad ir jābūt kaut kādam attiecīgam tam ritam, kā tas viss notiek, un tur garīdznieka klātbūtne ir vajadzīga, un tā, ja, viss process. Tā ir viņa doma. Savukārt tas otrs cilvēks, kurš nav ticīgs un kuram ir tā diagnoze un tas nāves tuvums ir, ja, viņš tā saka, es gribu, lai mani kremē un izkaisa tur, nosauc vietu, kur viņš jutās dzīves laikā labi. Divi kardināli pretēji, ja. Jā, es pabeigšu, ja. Divas ļoti pretējas lietas. Kā to realizēt? Un tad ir jāsasēžas kopā mums visiem trijiem, un par to ir jārunā. Jo arī tam cilvēkam, kurš grib izdarīt it kā pa savam, lai viņam būtu labi tas un tas, viņam ir drusciņi jārēķinās, kad viņš spēlē uz tā otra cilvēka sirdsapziņu. Un šīs viņiem ir jāizdiskutē, kamēr vēl var, un jāizrunā, un jānonāk pie kaut kāda kopsaucēja. Jo būtībā tā arī paliek. Tas, kurš nomirst, un tas, kurš paliek, protams, viņš izdarīs, un kā viņš izdarīs, mēs jau nevaram nokontrolēt, vai ne? Bet tas paliek uz viņa sirdsapziņu. Ja viņš ar to var sadzīvot, ok, ja nevar, tad ir grūtāk, ja. Mazlietiņ precizēšu, jā, par to hospice aprūpi, tieši... Jā, mums ir pilngadīgās personas, tikai jā, tiem, kuriem ir pilngadība, ir bērnu paliatīva aprūpe arī. Un, teiksim, tur ir arī komanda, un, teiksim, tā, cik es zinu to visu to procedūru un pasākumu, jā, tur strādā gan ar bērniem, gan ar viņu piederīgiem, gan ar brāļiem, māsām, vecākiem un visiem, kas ir iesaistīti tajā aprūpē. Bet, teiksim, ja es par savu darbu runāju, ja, par hospice māja, kas ir pieaugušiem, jo ar bērniem ir drusciņa atšķirība. Ja bērns ir paliatīvās aprūpes pacients, bet sasniedzis jau 18 gadu vecumu, ja, tad viņam tā paliatīva aprūpe aiziet līdz 24 gadiem. Ja. Bet, ja gadījumā viņam nav šī bijusi, ja pēkšņi ir atklājusies diagnoze un viņš jau ir pilngadību sasniedzis, ja, tad viņš ir mūsu aprūpē, ja, un, teiksim, tas ir jaunietis, ja, 18, 19 gadi, tas ir, vai 20, ja, tas ir jaunietis, jā. Strādā gan ar viņu, ja, bet tas notiek tieši tāpat kā ar pieaugušiem. Respektē, ja viņam ir vajadzīgs, pieņemsim, psihologs vai kapelāns vai tā pati saruna, ja, ar viņu strādā arī. Un kas notiek, ja ģimenē ir nepilngadīgie bērniņi, ja, teiksim, mirst jauna sieviete vai vīrietis, kuriem ir bērniņi dažādos vecumos, kas var būt arī maziņi, ja, tad tiek nodrošināts atbalsts arī, jo tas garīgais un psiholoģiskais atbalsts attiecas gan uz pacientu, gan viņa piederīgajiem. Ja. Jā, tā mājās tā arī notiek, ja pieņemsim mūsu aprūpē notiek, tur nonāk pacients, ja, un viņam tur ir, es nezinu, vīrs, sieva, bērni, mazbērni, ja, tad mēs saņemam visus viņus, ja, kuriem ir nepieciešams atbalsts un, teiksim, gan psiholoģiski, ja, vai dažreiz arī mēs darām tā, ja tas cilvēks, kurš tur ir, nezinu, visu diennakti klāt, ja, vai viņu mēs palaižam arī drusciņi atpūsties tā, lai viņš var kaut vai kafiju aiziet izdzert, ja, un nedomā. Tad atnāk aprūpētājs, un tas cilvēks var aiziet, nezinu, pie friziera, kaut kādas savas lietiņas izdarīt, ja. Protams, tas ir ārkārtīgi maz,
ko mēs varam darīt, ja, jo, teiksim, tas pakalpojums neiekļauj 24 stundu aprūpi tā, ka tam cilvēkam iedotu kaut kādu lielāku brīvo laiku, bet, teiksim, tās savās iespēju robežās, protams, mēs jau ņemam vērā to, ka tam cilvēkam, kurš principā ir dienu un nakti klāt, kad viņam arī ir vajadzīgs kaut kāds brīdis atelpai, ja, nu, kaut vai par sevi neaizmirst. Kaut vai vienkārši aiziet pastaigāties un galvu izvēdināt. Ko darīt ar tiem cilvēkiem, kuri ir blakus? Esmu bijusi arī tajā slimnīcā, ja, kad ir palātā 4, ja, 2 vienā pusē, 2 otrā, un es pilnīgi skaidri redzu, ka tur notiek process. Ja, un viens cilvēks vēl sēž uz gultas malas, un viņi ir spiesti tur būt. Ir bijušas reizes, kad zvana un raud, ja, lūdzu vediet mani mājās, es nevaru. Jo emocionāli tas ir noskatīties. Un kas tad ir tas trakākais? Protams, tas izmisums, ka es to redzu, un es neko nevaru izdarīt. Un tu vienkārši, it sevišķi vēl tie pansionāta cilvēki, viņiem jau nav izvēles, viņi ir tur iebāsti, un viņi tur ir. Jā, viņš nevar teleportēties tagad, ja? Un tas, ko var izdarīt, ir tīri to cilvēciski, ja? Ja viņam vajag varbūt vakarā atnest siltu tēņu, ja? No kumelītēm vai kaut ko smaržīgu, un kas viņam varētu iedot to gabaliņu, to, ka viņš nav atstāts, ka viņš ar to savu pārdzīvojumu nav viens pats. Protams, man liekas, jebkuram cilvēkam, kā es parasti saku, mums katram elpo pakausī. Pilnīgi katram. Mums ir jārēķinās, ja? Un te nav runa ne par gadiem, ja mēs katru dienu ziņās izlasam, tas tur avarēja, tas tur vēl kaut kas notika un dzirdam visādas lietas, ja? Pasargāts nav neviens. Bet par šo ir jārunā. Un protams, ka tuviniekiem ir tā nepieņemšana. Un nāve ir pēkšņi, jebkurā gadījumā. Jo es parasti saku, ja medicīniskā karta ir šitik bieza un cilvēkam ir 105 gadi, nāve būs pēkšņi negaidīta vienalga priekš tuviniekiem. Tā tas ir. Ar viņiem var runāt, viņiem var izskaidrot, ja? Un, protams, palaimēsies kāds. Un ir tādi stāsti, kuri tiešām gatavojas, viņi izprot to procesu. Viņi zina, un tad viņi taisa to, kā filmās rāda, ka mēs vakarā pasēžam, kad patur rociņu, kad parunājas, ka varbūt uzliek skaistu mūziku, kad varbūt tās kādus atmiņu stāstus pacilā, ja? Kad atnāk ciemos sen neredzēts cilvēks. Viņi to organizē tā, kā tam cilvēkam ir harmoniski, ja? Kā viņam ir labi. Un ir tādi, jā, tie veiksmes vai tie laimīgie stāsti viņi ir, bet viņi ir ārkārtīgi maz. Visbiežāk ir nepieņemšana, un tad vainīgo meklēšana, ka tagad tas un šitais atbrauca par vēlu, tas un šitais neiedeva tādas zāles, ja? Vai es nedošu mirstošam cilvēkam precāpju zāles, jo tāpēc, ka tas nobeigs viņa aknas. Kam mēs taupam viņa aknas? Tieši kam? Jo redziet, kā ir no dabas arī skatoties, es pati kādreiz arī braucu pie pacientiem naktīs, ja, kad jau visi procesi notiek. Un tur tiešām ir tā, ja, kad viss notiek, jau ir agonija, jau ir skaidrs, ja visi rādītāji ir tādi, kas liecina, ja, un stāv blakus piederīgi un pasakās Dievam, es taču redzu, ka viņš atlapst. Un viņš tur raustās, jo, teiksim tā, no fizioloģiskiem procesiem. Un tur ar tiem, jā, tā ir klātbūtne, ko tu var nodrošināt, ja? Un varbūt to sarunu, bet pārliecināt viņu vienkārši nav iespējams, ja? Jo viņš ir galvā savā iedomājies, ka tagad 93 gadus vecs cilvēks ar vēzi 4. stadijā tūlītās uzsmaidīs un jā. Diemžēl, jo šos, tik teiksim tā, tas notiekošais fakts, ja? Tad viņiem ir skaidrs. Bet, teiksim, lai nemocītos pēc tam sirdsapziņā un neklausītos pārmetumus, ka tagad tu biji tas nelietis, kas viņu nobendēja, tad ir labāk izdarīt, kā viņi prasa. Ja? Jo pēc tam klausīties mūžīgos pārmetumus un to domāju, ka nevienam negribās vai ne justies vainīgam. Kas vai tiešām sāpes ir tas, kas mums visvairāk vajag? Visbiežāk. Jo redziet, kā ir, tad, kad ar tiem cilvēkiem runāja, ļoti bieži nomirt nebaidās. Jo bieži vien ir tā, ka viņi ir, teiksim, ticīgs vai neticīgs cilvēks, ja, bet viņiem ir kaut kāda iedoma, ilūzija, zināšanas, nojautas par to. Viņi par to ir kaut ko domājuši. Pieņemsim, kurš satiks mammu, kurš būs atkal kopā ar mīļajiem, kuram varbūt tās iestāsies miers, ja. Ir kaut kādas lietas, kam viņi tic, ko viņi nojauš, ko viņi zina, kas viņiem, teiksim tā, varbūt to mieru, ja.
Visbiežāk ir bail no veida, kā tas būs. Vai būs jāmokās, vai sāpēs, vai es sapratīšu, ja, kas ar mani notiek, un visas šīs lietas. Un, teiksim, tās bailes, jā, ir, teiksim, pat gandrīz liekas, ka viņas ir tik lielas, ka sajūta, ka viņas sataustīt var. Vēl jau arī jābūt ļoti uzmanīgiem arī ar pieskārieniem, ja, jo viņi var būt arī fiziski nepatīkami. Tas tā ir, jā. Viņiem negribās, arī spēka nav. Jo, teiksim, tas, ko es sacīju sākumā, tās ilūzijas un filmas, kā visi tur tagad tos pēdējos atvadu vārdus pasaka, tas ir ļoti reti, ja. Es domāju, un es nojaušu, un man tā liekas, ka pie šāda darba es nonācu, tā ļoti īsi, lai būtu, ja, ar to, kad nomira mana mamma un kā viņa nomira, ja. Man bija tikko palikuši 12 gadi, un es biju cilvēks, kurš konstatēja nāvi, kurš pēc tam dabūja arī mazgāt, ja. Kaut kā es nezinu, kāpēc es tur trāpījos tajā visā. Man nav arī visu atbilžu uz tiem jautājumiem, bet es domāju, ka tas bija sākums. Kad es negribēju, lai, ja var kaut ko izdarīt citādāk, tad ne man, bet varbūt kādam, lai ir citādāk. Un, protams, tad dzīvē vēl visādi tur notikumi un vēl, ja, kas saliek visu to, bet, teiksim, es domāju, ka pirmsākums ir tur mammai paldies, jo. Ziniet, kā ir, tur kur ir mediķis, par tiem procesiem varēsiet parunāt, bet tīri par emocionālo pusi ir tā, ka cilvēki, kuriem ir koncīlija lēmums, jā, par to, ka viņam tā dzīvildze ir ierobežota, un ja viņam kaut 1 gramu palīdzēs doma, ka viņš izēdot burciņu vai izdzers kaut kur tur zemes taukus rīs vai vēl kaut ko darīs, ja viņam tas palīdz, lai viņš to dara. Pieņemsim, mūsu mērķis nav tur uz veselīgu dzīvesveidu, pieņemsim arī smēķējošie pacienti, ja. Es viņam saku, dodiet, tik pieskatiet, ja viņš taisās pīpēt gultā, ja. Vai pieņemsim, kādam dikti gribās tur iedzert kaut ko. Viņš piedzerties viņš nevar, ja? Un, teiksim, arī tās netradicionālās metodes. Mēs neliedzam neko. Ja viņam vajag tur, kad atnāk kuram garīdznieks, kuram varbūt šamanis atnāk, ja viņiem tas kaut ko palīdz, viņi var to darīt. Ja, jo mums, kā lai to saka, nav viņiem tur jāiestāt tagad obligāti, ja, kad, ja viņš ir gatavs cīnīties un viņam ir tāds spīts iekšā un ka mēģinās visu un zemi griezīs otrādāk, viņš var to darīt.